Latvijas Republikas proklamēšanas 95 gadu jubilejā Rēzeknes festivāla parkā notika tautas skrējiens iela po Rēzekni. Skrējiens notika jau 3. gadu pēc kārtas, pulcējot visu vecumu sportiska dzīvesveida piekritējus. Skrējiena dalībnieki tika aicināti ģērbties vizuāli interesantos vai patriotiskos tērpos, lai sacensībās pārbaudītu ne tikai savu fizisko sagatavotību, bet arī radošumu. Ļoti gatavojamies šovam, krēklus. Domājam par tēlu, skrējam katru rītu, 8 no rīta pa 2 kilometri. Gandrīz visi skrējam. Mēs domājam, ka visiem ir stereotips, ka princesēm vienmēr jābūt augstspēžu kurpēs. Mēs šodien lāzām šo stereotipu. Mēs arī krosnēs varam izsīties pievilcīgi un skaisti. Skrējiena dalībnieki veica 3,2 km garu distanci pa Atbrīvošanas aleju līdz Lubānas ielas krustojumam un atpakaļ. Kaut gan atraktīvie tērpi daudziem dalībniekiem sagādāja papildu izaicinājumu, ceļš tika pieveikts godam. Bija diezgan spontāni. No rīta draugs paziņoja, negribi skriet. Mums vajadzēja izdomāt kaut kādus tērpus. Viņiem bija hokejista ekipējums, un tas tā arī notika. Kā bija skriet hokejista tērpā 3,2 km? Diezgan grūti bija. Jūs redzat, laikam, pēc manis vienkārši slapš līdz kaulam. Bišķi bija krita nos dažam, citam stingrāk bija pielīmēti tie tērpi. Bet paskriet varēja. Redz, ka visi esam dzīvi atskrējuši. Pasākumā dalībniekus apsveikt ieradies bija arī pilsētas domes priekšsēdētājs. Viņš pauda patiesu gandarījumu par skrējiena pozitīvo gaisotni un dalībnieku atsaucību. Kā svētku atmosfēru, kā citādāk var vērtēt šodienas pasākums, jo tiešām gan ar laiku izdevās un laika apstākļi stimulē mums nodarboties ar tādām lietām, kā skrējieni un koncerti uz ielām vienkārši brīnišķīgi. Pēc skrējiena dalībniekus priecēja dažādi mūzikas un deju priekšnesumi. Savukārt, iestājoties krēslā, iedzīvotāji pulcējās lāpu gājienā līdz piemineklim Vienoti Latvijai, iezīmējot gaismas ceļu. Katram no gājiena dalībniekiem sirdī bija savs vēlējums Latvijas valstī 95 gadu jubilejā. Es gribētu novēlēt iespējams mieru. Mieru sirdī un ticību sev. Ticēs sev, tad arī ticēs valstī droši vien un augstākajiem spēkiem. Gribu, lai Latvija būtu mūžam, lai no šejienes nebrauktu prom cilvēki, lai šeit nebūtu problēmu, katastrofu, lai viss ir labi. Es savai valstī novēlētu viennozīmīgi stipras ģimenes un, protams, arī kuplas, jo mums diezgan nozīmīgi šobrīd ir nostiprināt mūsu demografisko situāciju un, protams, arī, lai cilvēki šeit paliek un veido šeit dziļas saknes. Gājiena noslēgumā iedzīvotāji pulcējās pie Latgales Māras pieminekļa, kur tika atskaņota valsts himna un teiktas svētku uzrunas, kurām sekoja krāšņas salūts.